Sveicināti, šī ir Latvijas austrumu pierobežā. Mani sauc Marija Andreeva, un šodien mūsu studijas viesis ir Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta docente Inta Ostrovska. Sveicināti. Paldies, ka atnācāt šodien. Un šodien mēs runājam par ļoti tādu svarīgu un, man liekas, arī fundamentālu lietu, kā valsts pētījuma programma, es pareizi nosaucu. Un jūs strādājat šīs programmas ietvaros vienā no projektiem. Varbūt sākumā pastāstiet, kas tas tāds ir un kāpēc mēs par to šodien runājam. Uzdevums nebūs no vieglajiem, tāpēc, ka valsts pētījuma programma kā tāda arī nav vienīgā, šī ir viena no vairākām. Nosaukums programmai kopumā ir diezgan garš un plašs, bet mēs vairāk lietojam to saīsinājumu, kas ir EcoSocLV. Un, ja kādam ir interese par šo programmu uzzināt ko vairāk, tad var apskatīties Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā. Ievadot šo EcoSocLV, tur ir informācija ļoti daudz par visiem projektiem, jo šī pētījuma programma ietver sevi 10 pētījumu projektus. Viņi ir finansēti no valsts budžeta, šī programma. Tieši tā, jā. Kāds ir tās mērķis, ko mēs pētam? Mēs pētam Latvijas situāciju, daudz un dažādos griezumos. Tātad gan ekonomikā, demogrāfijā, pārvaldē, tiesībās, reģionālajā attīstībā, arī vides aizsardzībā un vēl citās jomās. Katrs projekts ir kādā no šīm te jomām specializējies. Un mēs mēģinām konstatēt situāciju esošo un meklēt kaut kādas attīstības vīzijas nākotnē tādā daudzdimensionālā skatījumā. Kādos virzienos notiek un kas strādā pie šī pētījuma? Šī programma pirmkārt ir unikāla ar to daudzdimensionālo skatījumu, bet arī otrs ļoti labs aspekts ir tas, ka tā apvieno arī augstskolas, jo katrā projektā ir iesaistītas reģionālās augstskolas, un mūsu projektā arī mēs katra no augstskolām 4 atbildam par savu reģionu. Tātad Daugavpils Universitātē ir Latgales reģions, Vidzemes augstskolē ir Vidzemes reģions, Ventspils augstskolē ir Kurzemes reģions un Latvijas Lauksaimniecības universitātē Zemgales reģions. Skaties, labi, mums ir statistikas dati, mums ir, protams, nevar aizmirst arī par stereotipiem, par vispārējo, ko mēs zinām par Latgali, par austrumu pierobežu. Depresīvs reģions 1, bezdarbs 2, kontrabanda 3, kas te vēl, un migrācija 4, un vēl daudz dažādi aspekti, var izbraukt pa lauku teritorijām, nesastapt nevienu cilvēku un tā tālāk. Tas, ar ko, diemžēl, bieži vien asociējas tieši šis reģions. Ir arī noteikti statistika, piemēram, labi, darba algas līmenis ir zemāks, cilvēku skaits zemāks, tā tālāk. Vai šīs pētījums parādīja, ka situācija ir tieši tāda, kā es tikko nosaucu, vai ir kaut kādas atšķirības? Es teikšu, laikam vēl bišķiņ, nedaudz gribu pateikt par to, kā mēs to pētījumu veicām. Pirmkārt jau tas, kas sācies, tas ir 2014. gada beigās, 15. gadā, un mēs vēl neesam visu līdz galam izdarījuši, jo programmas un projekta termiņš, ka tas beigsies, ir 2017. gads, tātad mēs vēl esam procesā. Un ar vairākām zinātniskām metodēm pētot, mēs atklājam ļoti interesantas kopsakarības. Un tas stereotips, ko kultivē, nevienmēr ir atbilstoši mūsu rezultātiem. Protams, ir kaut kāda nesakritība, tas, ko saka mums statistika, bet kāpēc? Savādākas metodes vai ka... Jā, jo redziet, kas ir. Kas ir statistika? Tas ir viens kaut kāds cipars. Un ieliekot šo ciparu kaut kādā konkrētā zinātniskā metodē, var dabūt interesantus rezultātus. Protams, kā bieži vien var arī spēlēties ar šiem cipariem un rezultātiem, bet konkrētā metode pasaka, kādā virzienā mēs to rezultātu izmantojam. Un es laikam atļaušos nedaudz tagad arī šīs... Lai skatītāji mūs saprastu, par ko mēs runājam, pirms mēs skaram kaut kādus rezultātus. Ar ko atšķiras, kā pēta zinātnieki reģionu un kā pēta viņu... Nē, es neteikšu, ka pēta statistikā tad, kad pieņem lēmumus, varbūt politiķi, viņi paņem to pliko ciparu un tad ar to operē, neskatoties kopsakarības. Ko darat jūs? Mēs ņemam un skatāmies to cipariņu, liekot metodē un meklējot kopsakarības kaut kādas, un analizējot, sasverot to kopā ar līdzīgu rezultātu citā reģionā varbūt. Mums bija tā, ka šobrīd mums ir 3 metodes, ko mēs izmantojam. Viens ir tā saucamais Epson Cubes, kur pamatā ir attīstības temps un attīstības līmenis, un mēs tur izmantojām konkrētus
rādītājus. Tātad tas bija tautas attīstības indeks no 2009. līdz 2012. gadam. Tas te nav saistības ar to IKP? Mums Nē, ir, teiksim, dati par IKP, kas liekas, ka viņi parāda. Tas tautas attīstības indeksā, tur ir arī IKP, bet tur tas ir indeks, tas jau ir svērtais rādītājs. Tālāk mums bija gan ekonomiski aktīvo vienību skaits konkrētajā teritorijā, gan individuālo komersantu un komercsabiedrības skaits. Tātad konkrēti, teiksim, rādītāji, kur liekot, teiksim, tajā Epsona kubā un meklējot to attīstības tempu un attīstības līmeni, mēs izveidojām 4 klasterus. Un visu reģionu novadus mēs šajos klasteros tad arī sadalījām un atradām ļoti interesantu, teiksim, šo fenomenu, laikam tā to var saukt, jo mums sanāca 4 klasteri. Mums bija teritorijas ar augstu tempu un augstu līmeni, ar zemu tempu, zemu līmeni, ja? Tad līderi daudzsološas teritorijas mēs tā tos nosaucām. Tad bija zemes attīstības līmenis un zemes attīstības temps, tās ir tās atpalikušās teritorijas, un augsts temps un zemes attīstības, tātad augsts līmenis un zemes attīstības temps, tās ir teritorijas, kuras atkāpjās. Ja? Viņām it kā tas attīstības līmenis pašreiz ir liels, bet tas temps, ja? Kā viņas attīstās, bišķiņi ir zems. Un kur mēs varam no šīm kategorijām austrumu pierobežu ielikt? Tad, ja mēs runājam konkrēti par Latgali, mēs arī Latgalis visus novadus esam salikuši šajās 4 grupās, un ļoti interesants fenomens, par ko es runāšu vairāk kārt šodien, tas ir Vārkavas novads. Un tad, kad jūs par to stereotipu prasījāt, tad... Tur nekas nenotiek. Jā, diezgan bieži izskan viedoklis, ka Vārkava ir atpalikusi, tur ir milzīgs bezdarbs, un tur ir ajajai, un viss ir slikti. Bet īstenībā Vārkava mums ir līderos. Vārkavai uz doto brīdi ir augsts attīstības līmenis un augsts attīstības temps, un neskatoties arī uz to, ka varbūt nav tuvu lielas pilsētas, ja, tā kā Daugavpils novadam, tā lokomotīva ir Daugavpils pilsēta, ja, Vārkavai tuvu ir Prēļi un Līvāni var būt, ja, bet nav automaģistrāles iedzīvotāji, lielākoties ir lauku iedzīvotāji un mazs iedzīvotāju skaits, bet attīstības temps ir pēc mūsu cipariem un pēc tās metodoloģijas rēķinot viens no lielākajiem. Kā kopumā izskatās situācija Latgalē, jūsu pētījumā salīdzinot ar citiem reģioniem? Ja mēs ņemam šo attīstības līmeņa tempa matricu, tad arī ne ar ko daudz mēs neatšķiramies no citiem, jo katrā reģionā ir gan šie te līderi, gan tie, kas atpaliek, ja, un tas, varbūt, ka to līderu novadu, teiksim, Vidzemē ir vairāk, ja? Mums jau tikai 2 Daugavpils novads un Vārkavas novads, kā es teicu, bet īstenībā diži lielas atšķirības nav. Un tas bija, šis pētījums mums tā teikt bija kā pamats tiem nākamajiem, ko mēs gribējām, ja? Jo ir ļoti svarīgi saprast, kas tad ir tas iemesls, kāpēc viens novads attīstās, cits novads varbūt atpaliek, ja? Neskatoties uz to, ka resursi ir ļoti līdzīgi, ja? Un jums izdevās saprast šo? Nē, līdz galam, bet kaut kādas... Bet jūs varbūt varat... Mēs esam procesā un mēs kopsakarības meklējam, un mēs vēl vienu tādu ļoti... Pirms mēs sākām vispār pētīt, mēs, protams, arī veicām kaut kādu jau zinātnisku analīzi, teorētisko, ja, un meklējām arī starptautisko pieredzi un Latvijas pieredzi, un izvēlējāmies tādu vienu ļoti interesantu pieeju zinātnisko, ko angļu valodā sauc par place-based approach, bet latviskojām mēs to kā vietā balstītu pieeju, kas nozīmē to, ka katrā vietā ir kaut kāda unikāla situācija. Un, ja mēs neņemam vērā šo unikalitāti, tad mums ir tikai tie plikie cipari, ja, kas sanāk. Un tad mēs mēģinājām, pirmkārt mēs braucām uz šīm te unikālajiem mūsu novadiem runāt ar cilvēkiem, un vārkaviešiem bija ļoti patīkami, laikam, dzirdēt to, ka par viņiem ne tikai kaut ko sliktu, bet arī labu saka. Ja. Tālāk mēs arī ar Daugavpils novadu šeit savu informāciju esam snieguši, bet tālāk pētot šo vietas situāciju un unikalitāti, ja, mēs sapratām, ka tieši tā, ka vienā teritorijā var būt un blakus teritorijā līdzīgi resursi, bet attīstība ļoti dažāda. Ja? Tad, kas tad ir tas iemesls, kāpēc tā notiek? Mēģinājām mēs nākamajā jau, teiksim, tai līmenī pētījumu, teiksim, procesā, ja? Nākamais, ko mēs pētījām un mēģinājām noteikt, ir viedās attīstības indeks. Skan diezgan varbūt biedējoši ne, bet īsti nav saprotams, kas tas ir, bet par cik mēs vispār programmas un visu pētījumu mērķis ir to viedo attīstību un ilgspējīgu attīstību veidot, tad
mēģinājām to viedās attīstības indeksu noteikt, un tur bija 4 kritēriji, ko mēs ņēmām vērā. Katram vēl bija indeksi klāt. Tātad mums bija resursi, kas ir ļoti būtiski. Tātad tur mēs ņēmām gan lauksaimniecībā izmantojamā zemes īpatsvaru, gan lauksaimniecības atbalsta dienesta izmaksas un mežēnums un minerāli resursi, ceļu tīkla blīvums. Tas ir tas, no kā arī atkarīgs pēc būtības. Tieši tā, tie cipari, kurus mēs varam atrast statistikā. Tātad ir konkrēti rādītāji, kurus var izmantot. Nākamais ļoti būtisks indeksa komponents ir iedzīvotāji. Protams, ka bez iedzīvotājiem nekādi resursi nevar darboties. Tad mēs ņēmām augstāko izglītību, primārā sektorā nodarbināto skaitu, ilgstošo bezdarbnieku īpatsvaru un nevalstisko organizāciju skaitu. Tālāk ekonomika kā ļoti būtisks indeksa komponents, kur bija ļoti būtisks šis inovācija aspekts un arī aktivitāte, ja pašnodarbināto cilvēku skaits. Un nākamais, 4. komponents ir ļoti būtisks, tā ir pārvalde. Jo no tā, kā tie resursi tiek pārvaldīti, tad arī rezultāts lielā mērā. Tas ir visās jomās. Tieši tā. Ziniet, es tagad piedāvāju nelielu pauzīti, tad mēs turpināsim. Es domāju, ka jau vairāk tā par tiem rezultātiem un par kādi bija rezultāti pētījuma laikā, bet tagad mums būs neliela pauze sižetam, pēc dažām minūtēm jau būsim atpakaļ studijā. Kā tiek finansēta augstskola pētnieciskā darbība, kādus līdzekļus valsts iegulda zinātnieku pētījumos? Uz šiem jautājumiem mums atbildēja Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības un inovāciju departamenta direktora vietniece Diana Liepniece. No valsts budžeta tiek finansēta zinātniskā darbība universitātēs un augstskolās 2 dažādos veidos. Pirmkārt, pagājušo gadu ir ieviests tā saucamais 3 pīlāru jaunais finansēšanas modelis augstskolās. Pirmais pīlārs ir finansējums studijām. Studiju vietām. Otrais pīlārs ir finansējums zinātniskajai darbībai augstskolās. Un tur augstskolas saņem finansējumu par noteiktiem rādītājiem, tādus kā publikācijas, intelektuālais īpašums un citi rādītāji, objektīvi un starptautiski pieņemtie, kas raksturo zinātniskās darbības rezultātus. Un trešais finansējuma veids ir zinātnes bāzes finansējums, kas tiek piešķirts tā skaitā augstskolām. Tātad kopumā zinātnes bāzes finansējums šobrīd ir izdots pirmais rīkojums par nepilniem 20 miljoniem eiro, kas ir pamatfinansējums zinātniskajām institūcijām, lai viņi varētu uzturēt personālu, samaksāt komunālos maksājumus tā tādā. Tas viss finansējums ir pēc 19,9 miljoni eiro. Lielāko daļu no finansējuma studijām un zinātniskajai darbībai saņem vai nu Rīgas Tehniskā universitāte, vai nu Latvijas universitāte. Teiksim tā, tas, kas ir jauns, kā finansējums tika palielināts pagājušo gadu, jo tika ieviests šīs 2. pīlārs, kur kopumā sadalīja 6,5 miljonus eiro par zinātnisko darbību augstskolās. Tas ir jauns finansējums. 15. gadā tas bija 5,5 miljoni eiro, un šogad viņš jau ir 6,5 miljoni eiro, un pagaidām turpmāk ir plānots šādā līmenī 6,5. Tas ir par zinātnisko darbību, un viņš iekļauj arī, piemēram, tādus rādītājus, cik skola oficiāli nodarbina jaunus zinātniekus, maģistra programmas studentus un doktorantūras studentus, jo tādā veidā tad augstskolas arī tiek stimulēts, lai viņi piesaista pasūtījumus no uzņēmumiem, piemēram, no starptautiskajām programmām, un arī sāk nodarbināt jau maģistrantus un doktorantūras studentus. 2016. gadā Latgales augstskolām, Daugavpils universitātei un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijai tika piešķirts šāds finansējums. Studiju vietām Rēzeknē 1 926 000 eiro, kas nodrošina 863 budžeta vietas, un Daugavpils universitātei gandrīz 4 miljonus, kas apmaksā 1420 budžeta vietas studentiem. Zinātniskai attīstībai augstskolas kopā saņēma vairāk par 300 000 eiro, un zinātniskās bāzes finansējums ir 778 000 eiro abās augstskolās.
Mēs esam atpakaļ studijā. Šī ir Latvijas austrumu pierobežā. Mani sauc Marija Andreeva, un šodien mēs runājam par ļoti lielu valsts pētījumu programmu un par projektu, kas skar tieši Latgales reģionu un ekonomisko attīstību, ekonomiskos rādītājus. Un mūsu studijas viesis ir Inta Ostrovska, kas nodarbojas kā reiz ar šo pētījumu. Tad jūs pastāstījāt par metodēm, kā šis pētījums tiek veikts, par to, ka bieži statistika un jūsu, teiksim, rezultāti šajā nesakrīt, un Latgales reģions daži novadi neizskatās tik traki kā pēc statistikas datiem. Varbūt varat nedaudz plašāk pastāstīt, ko tad jums izdevās noskaidrot šī pētījuma gaitā? Mums bija tie 10 labākie novadi Latvijā un 10 sliktākie novadi Latvijā. Ja? Un kas ir ļoti interesanti, ja mēs runājam konkrēti par resursiem, ja? Tad tajos labākajos novados, diemžēl, nekur Latgale neparādās. Jā, bet sliktākajos novados parādās, piemēram, Babītes novads. Negaidīti, jā. Un Rundāles novads, un Stopviņu novads. Jā. Nu, protams, ka ir arī... Bet Latgale parādās jā, un kas ir interesanti, ka pie resursiem Vārkava parādās atkal kā sliktākais novads, bet ļoti daudzās vietās viņš būs arī vēl tur kaut kur pie labākajiem. Ir Lūdze, ir Zilupe, jā, ir Līvāni, jā, tā kā, nu, tas tā. Par iedzīvotājiem tātad nākamais komponents, jā. Nu, atkal mēs pie labākajā desmitnieka neesam. Pie sliktākajiem Zilupe, Varakļāni, Viļāni. Ja? Tuvāk robežai. Jā, un arī, diemžēl, Vārkavas novads, jo tur tiešām ir tā, ka to iedzīvotāju skaits ir diezgan neliels. Ja? Bet Vārkavai atkal pie ekonomikas parādās, ka viņiem ir maksimālais rādītājs pie pašnodarbināto iedzīvotāju, teiksim, daudzumos 1000 iedzīvotājiem. Ja? Vārkava no Latgales parādās. Un mēs esam tie labākie, un vissliktākie šeit ir Mērsraks. Tā kā visādas tādas interesantas niansītes parādās. Ko parastā statistika mums neparāda parasti. Jā, ja tu sanāk tā, ka jūs varat izdalīt atsevišķi. Labi, mums ir kopējie kaut kādi ekonomiskie rādītāji, mums ir IKP līmenis, piemēram, mums ir bezdarba līmenis un tālāk, bet jūs jau tā sanāk dziļāk. Mēs dziļāk ņemam katru novadu un varam skatīties arī kaut kādu rādītāju katrā novadā. Un kāpēc mēs to darām? Kad es teicu, mēs šo te vietā balstīto pieeju izmantojam, mēs gribam atrast to unikālo un to labo, kas ir katrā. Jo katrā novadā ir kaut kas labs. Ja, ja mēs paskatāmies to 110 novadu kopējo ainu, tad mēs katrā varam atrast kaut ko sliktu un kaut ko labu. Ja? Labi, kas vēl ir par rādītājiem? Tātad, ja mēs runājam par to vēl vienu viedā indeksa komponentu, kas ir ekonomika, ja, tad sliktāko novadu vidū parādās Daugavpils novads. Un mēs, kad veicām to padziļināto izpēti Daugavpils novadā, jā, tad tur ir ļoti interesanta. Nē, vispār Daugavpils novada Latgales griezumā. Jā, tur... Bet kāpēc viņš tur parādās? Mēs vēl līdz galam to neesam izpētījuši. Jā. Mēs tagad meklēsim iemeslus. Jā. Mums pagaidām ir tas cipariņš, tas standartizētās vērtības rādītājs. Jā. Baltinava vēl no Latgales, bet pārējie nav vairs no Latgales. Ir Jelgava ar sliktu ekonomiku un Viesīte un Ventspils novads. Ja, kuriem ir sliktākā vērtība ekonomikas griezumā. Ja? Sanāk, ka principā, kā jums liekas, vai geogrāfiskais izvietojums ļoti ietekmē tas, kādā tu būsi reitinga virsotnē? Nu labi, Rīgu mēs neņemam, tas ir atsevišķi. Šo skatoties sanāk, ka netik ļoti. Jā, netik ļoti, jo tepat ekonomikā mēs esam Daugavpils novads tā kā bišķiņi atpalikuši, bet mēs esam blakus Daugavpilī, kur ir gan dzelzceļš, gan automaģistrālis, gan visādi citas iespējas. Jā. Tomēr tas nav geogrāfiskais izvietojums, protams, droši vien ietekmē, bet tas nav vienīgais. Protams, tas nav vienīgais. Nav vienīgais rādītājs. Un ziniet vēl, tad mums palika tas 4. komponents, kas ir pārvalde. Jā, un tad tai pārvaldē piemēram, parādās atkal Vārkava pie tiem labākajiem, jo viņiem ir maksimālais rādītājs pie ES fondu lauksaimniecībai izmantojamajiem līdzekļiem uz 1000 iedzīvotājiem. Un, kā jau es teicu, viņiem tiešām ir daudz uzņēmēji, kas jau ilgstoši darbojās. Ja? Viņi nav tā, ka šodien atver un pēc gada atkal bankrotē. Ja? Tā ka te jau konkrēti Vārkava atkal parādās ar plusu. Ja? Un, ja mēs ņemam par pārvaldību kopumā, tad labākajos novados parādās Baltinavas novads.
Ja, arī no Latgales. Nu, sliktākie ir Ludza un Zilupe. Ja, tur ar pārvaldības jautājumiem būtu dziļāk laikam jānodarbojas. Un, manuprāt, ka šie aspekti ir ļoti būtiski pašvaldību vadītājiem, lai viņiem ir viela pārdomām. Ja, Īstenībā es šim jautājumam arī gribu vēl pieskarties. Jums ir, es saprotu, ka vēl pēdējais tas rādītājs, kuru var minēt. Kopējā situācija. Jā. Kas ir tad ar kopējo situāciju? Tad ja mēs runājam par kopējo situāciju Latvijā kopumā, tad ir visai laikam tāda līdzsvarota situācija ar to pozitīvo un ar to negatīvo, jo pozitīvs indeks ir 60 novadiem un negatīvs ir 50 novadiem. Lūk, ja? Un tad tie labākie novadi, ja? Nu, tur diemžēl Latgale neparādās, Masalats un Saukrasti ir vislabākais, ja? Kopējā reitingā. Kopējā reitingā, jā, bet sliktākajos atkal ir mūsu Latgale un tur ir... Diemžēl ar to Daugavpils novadu arī tā, kad mēs esam bēdīgi. Jā, 6 novadi, bet tāpat skaitā arī parādās Vaņode un Augšēni un Skrundas novads, ja, kas ir Kurzemē. Ja, tāpēc es gribu vēlreiz uzsvērt, ja, kad katrā teritorijā ir plusi un mīnusi, un katrā rādītājā ir plusi un mīnusi. Nu, tas ir par to kopējo viedās attīstības indeksu Latvijā, ja, bet mēs vēl skatījāmies arī šo te Daugavpili. Atsevišķi, ja, Latgales novada griezumā, un tā situācija parādās, ka mums Latgalē tātad vislabākais, teiksim, ja, ir Ilūgstes novads. Tieši pēc ekonomiskiem rādītājiem. Kopējais, viedās attīstības indeks kopējais ar tiem visiem 4 komponentiem, par ko es teicu. Tātad pirmais ir Ilūgstes novads ar gandrīz 7,5 indeksu, ja, un -5 virs 5 ir Zilupes novadam. Un Daugavpils ir pa vidu, bet jau ar mīnusiņu mēs esam Daugavpils novads. Tas ir interesanti. Ziniet, man diemžēl atkal nāks jūs pārtraukt, jo mums būs vēl neliela pauzīte šoreiz iedzīvotāju aptaujai, un pēc dažām minūtēm mēs būsim šeit pat atpakaļ studijā. Vai jūs uzskatāt Latgali par atpalikušu reģionu, un kas neļauj Latgales pašvaldībām attīstīt ekonomiku? Šādu jautājumu mēs uzdevām reģiona iedzīvotājiem. Pie mums nav palicis nekādas ražošanas. Es savulaik strādāju elektroinstrumentu rūpnīcā, tagad tur darbojas mazās firmas un nekas nenotiek. Neviena no lielām rūpnīcām pašlaik nestrādā, tāpēc cilvēki dodas projām un nekas neattīstās. Es neuzskatu, ka reģions ir atpalicis. Pie mums viss notiek. Ir universitāte, jaunie speciālisti mācās. Tas, ka mums neiet ar ekonomiku, Latgale nav vainīga. Ir vainīga valdība. Visas problēmas ir tāpēc, ka ražošanas nav reģionā. Visa nauda paliek Rīgā, bet reģionos nekā. Daudzi iedzīvotāji aizbraukuši projām, īpaši jaunieši. Tas arī ietekmē ekonomiskos rādītājus. Viss pie mums ir kārtībā ar ekonomiku. Cilvēki vienkārši dzīvo, viss ir normāli. Vienkārši dažiem ir slinkums strādāt, tāpēc arī saka, ka šeit ir slikti. Mēs esam atpakaļ studijā. Šī ir Latvijas austrumu pierobežā, un šodien mēs runājam par ļoti vērienīgu pētījumu, kas notiek Latvijas pētniecības programmas ietveros. Jūs stāstījāt par to, ka ir iespējams izpētīt ne tikai tādu kopējo situāciju, piemēram, tādus mums zināmos ekonomiskos rādītājus, bet daudz dziļāk šo problēmu, ar ko arī nodarbojas pētnieki no vairākām Latvijas augstskolām. Ir noteikti rezultāti, un jūs minējāt arī ļoti foršu piemēru, ka ir tāds, piemēram, Varkavas novads Latgalē, ja, kas izrādās... Nav tik viennozīmīgi. Viss nav tik viennozīmīgi, un arī citos novados tas arī ir. Bet, ja mēs runājam kopumā, šī ir valsts pētniecības programma, proti viņa tiek finansēta par budžeta līdzekļiem, ļoti vērienīga, ļoti plaša un vēl nav pabeigusies. Kāpēc tas ir nepieciešams? Priekš kam, es domāju, ka mūsu skatītāji tā arī varētu uzdot jautājumu, priekš kam tas ir vajadzīgs? Man tā šķiet, ka tas, ja jau valsts ir nolēmusi tajā ieguldīt līdzekļus, tad valstī ir kaut kāda interese radusies, beidzot. Ka zinātnieki var pateikt
un pamatot ar rezultātiem kaut kādas tendences, kas notiek Latvijā un sabiedrībā. Un vēl ir ļoti būtiski, ka izpētot situāciju, mēs varam modelēt kaut kādu attīstību nākotnē. Un gan mūsu projektām... Kā to varētu darīt, piemēram? Ekonomistiem ir zināms, ja mēs analizējam tendences noteiktā laika periodā, mēs varam izteikt prognozes nākotnē, kā tā tendence var attīstīties pēc 5-10 gadiem. Apmēram kaut kas līdzīgs būs arī šeit, kad mēs no visiem aspektiem izpētam situāciju Latgalē, mēs varam prognozēt un ieteikt kaut kādus risinājumus, lai tā attīstība būtu gan vieda, gan ilgtspējīga. Ja? Un mēs ļoti ceram, ka mūsu rezultātus ņems vērā un ieklausīsies arī tiem, kam tie būtu visvairāk laikam nepieciešami, tie ir politiķi un pašvaldību vadītāji. Jo tā pārvaldība ir tā būtiskākā, kas dos to attīstību nākotnē. Ja? Jo kā resursus izlieto, tāds ir tas rezultāts pēc tam. Jo te pašā Daugavpilī, kas man te ir tagad tie rezultāti, mums ir labi resursi, mums ir ļoti labi iedzīvotāji. Mums ir vislielākais te... Proti, pēc iedzīvotāju skaita? Jā. Un mēs esam gudri un mums ir tas izglītības līmenis un tā tālāk, bet tā ekonomika un tā pārvaldība atkal ir ar mīnuszīmi. Ja? Kāpēc? Grūti man uz šo jautājumu ir atbildēt. Kāpēc? Bet man ļoti gribās, lai šajos rezultātos tiešām ieklausās politiķi, jo viņi pieņem lēmumus gan par resursu, to pašu finanšu resursu izlietojumu, ja, gan arī pašvaldību vadītājiem varētu tas būt interesanti iedziļināties un atrast to teritoriju, kurā ir kaut kas labs, un tad attiecīgi virzīt līdzekļus uz to labo, kas tajā teritorijā ir, un attīstīt to. Man ienāca prātā, ir daudz runāts pēdējā laikā, un arī mēs šajā raidījumā runājam par tādu lietu kā Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveide, piemēram, ja, un, ja es pareizi saprotu, tad arī šī pētījuma datus arī varētu izmantot, piemēram, izvēloties tās konkrētās teritorijas, kur varētu, ja, kaut ko attīstīt konkrēti. Jā, kur ir lielāka nepieciešamība, ne tikai tāpēc, ka tur ir mazāk iedzīvotāji, vai, teiksim, uzņēmējs investējot arī varētu paskatīties ne tikai statistiku, maz iedzīvotāji, bet varbūt tur ir savādākas lietas, kas arī varētu palīdzēt. Šī padziļinātā izpēte dod atbildes varbūt uz vairākiem svarīgiem jautājumiem, kas pašvaldību vadītājiem kādreiz rodās. Kāds jums radījās tāds, rezultāts, laikam, droši vien, mēs par to daļai runājam, ka nav tā, ka Latgalē visiem novadiem ir šausmīgi slikti. Ir arī, tas secinājums pagaida varētu būt kāds, jūsuprāt? Mans secinājums ir tāds, ka ir ļoti labi novadi Latgalē un ir arī mazāk labi novadi Latgalē, bet tieši tāda pati situācija ir arī citos reģionos, jo tur ir ļoti labi novadi un netik labi novadi, un varbūt pat dažā rādītājā sliktāki nekā kāds Latgales sliktākais. Tāpēc tas stereotips, ka mēs te Latgalē esam tie sliktākie, gluži neattaisnojas mūsu pētījuma rezultātā, un mēs domājam, ka mums vajag to pašiem laikam savu teritoriju, būt lepniem par to, ka mēs te dzīvojam un meklēt to labo, nevis to slikto. Un skaidri to visu parāda. Jā, tieši tā. Visu to pierāda. Tieši tā. Paldies jums milzīgs, ka atnācāt šodien. Pastāstīt par plašu, sarežģītu tēmu. Es ceru, ka tādu skaidrību ieviesām mēs, un varbūt dažs labs domāja savādāk, bet skaidri pierāda. Paldies jums arī par iespēju to visu stāstīt, jo mums ir ļoti svarīgi to stāstīt, jo mēs jau pētam, bet lai citi ar to zina. Un pēc tam to izmanto. Tieši tā. Paldies mūsu skatītājiem. Diemžēl mūsu laiks jau ir beidzies. Šī bija Latvijas austrumu pierobežā.